Dāmas un kungi, mani sauc Kristers, un es sveicināts manā YouTube kanālā. Tad šajā pirmajā sērijā runāsim par skriešanu. Kāpēc par skriešanu? Jo nākamgad, 4. maijā, es esmu nolēmis piedalīties skrējienā Rīga-Valmiera, kas ir 107 km garš skrējiens no Rīgas Brīvības pieminekļa līdz Valmieras Sīmaņu baznīcai. Ideja par šo skrējienu man ienāca šī gada pavasarī, kad biju noskrējis savu pirmo pusmaratonu, un nezinu, kāpēc es iedomājos, ka nākamais skrējiens, ko man vajadzētu pēc 21 km distances, ir 107 km. Kāpēc? Man nav ne jausmas. Es vienmēr esmu vēlējies pārbaudīt, kur ir mans limits. Gan šeit, gan arī fiziski, un tieši šis skrējiens man uzrunāja visvairāk, jo, manuprāt, skriet 107 km no vietas, 12, 13, 15 stundas prasa fizisko sagatavotību augstā līmenī, kā arī, lai šeit viss būtu kārtībā. Tā kā noteikti, ka viens no iemesliem ir pārbaudīt savas mentālās un fiziskās robežas. Tad, kā jau minēju iepriekš, līdz šim es esmu noskrējis tikai pusmaratonu, jeb 21 km distanci, kas ir arī garākā distance līdz šim. Šo distanci es esmu veicis 3 reizes šogad. Viena reize bija Rīga maratonā, pēc tam Valmierā un vienu noskrēju treniņa nolūkos. Un rīt es esmu paredzējis skriet 25 km distanci, garākā distance līdz šim. Mentāli un fiziski jūtos gatavs, tā kā nevajadzētu būt problēmām. Tad svarīgi pieminēt to, ka sacensību dienā nav atļauts skriet ar 2 palīglīdzekļiem. Respektīvi, skriet ar austiņām, klausīties mūziku, podkastus vienalga, un otra lieta, tev blakus nevar atrasties pavadošā persona, kas šo distanci veids kopā ar tevi vai nu mašīnā, vai uz riteņa, vai ar kājām. Tā kā šajos 107 kilometros tu esi gandrīz viens pats, izņemot kontrolpunktus, kas man liekas, ka bija kaut kāds 7 līdz 8. Šajos kontrolpunktos tad arī ir iespēja papildināt ūdeni, citus dzeramos, kā arī želejas, batoniņus un viss, kas nodrošina enerģiju šajā skrējiena laikā. Tad šo distanci es neesmu paredzējis veikt nekādā konkrētā laikā. Kāpēc? Jo skriešu es pirmo reizi. Tas, kā es jutīšos 80. 90. kilometrā, man nav ne jausmas, jebkas var notikt, tāpēc nevajag fokusēties uz laiku. Pirmo reizi es vēlos pabeigt šo distanci, vienkārši nofinišēt, iekļauties kontrola laikā, kas ir 19 stundas. Es ticu, ja gatavošanās process būs labs, nebūs traumas un mentāli es turēšos uz pareizā ceļa, tad visam vajadzētu sanākt. Tad es gribēju jums parādīt, šis ir mans ekipējums rītdienai, jeb skriešanas veste, iegādājos MySport veikalā. Tā ir Fitletic veste, tad šeit ir paredzēta vieta ūdens pudelei, šeit vēl viena tāda pati vieta, ir daudz mazākas kabatiņas, kurās ievietot žēlējas, batoniņus, jebko ēdamu, kas tev var nodrošināt enerģiju, skrienot. Tad aizmugurē kaut kādā veidā ir iespējams arī ielikt ūdens dzeršanas sistēmu, kas nāk šīs te caurulītes. Līdz ar to tev nav jāņem nost veste, lai padzertos. Un jā, vieta telefonam un daudz citas kabatas. Tā kā rītdien izmēģināšu, došu atsauksmes par vesti, un ar šo vesti arī plānoju skriet sacensību dienā. Tā kā jāsāk lēnām pierast ir, un jā, daudz nerunājam, tiekamies rītdien. Labs rīts, 16. decembris. Un šodien veicam 25 km garu skrējienu. Kā redzat, līdz man ir arī papildus ekipējums. Teicu, ka parādīšu vesti. Tad skrienu ar vesti pirmo reizi. Par cik garāks gabals nepieciešams padzerties un paēst. Tad kas mums ir līdzi? Līdzi ir elektrolīta dzēriens. Tad man ir 2 SIS želejas, kas man nodrošinās enerģiju. Nu, un tad jau uz beigām viss būs slikti. Ir arī viens proteīna batoniņš, kas iespējams man izvilks. Plāns 25 km šodien. Tik garu distanci es neesmu skrējis. Nejūtos arī 100% atpūties, bet domāju, ka vajag tikai iesildīties un tad jau aizies. Temps nav pārāk ātrs, apmēram
6,30 km. Tā kā jāskrien, jā. Tad drīzumā būsim sasnieguši 5 km atzīmi. Temps vēl joprojām ir 6,30 aptuveni, kas ir ļoti optimāli priekš šādas skriešanas, tā lai arī var runāt. Runājot par skriešanu un saviem treniņiem, par cik ir ziema, esmu savus treniņus pakārtojis tikai garajiem skrējieniem, jo ceļi ir apaldojuši, apsniguši un tādus treniņus kā sprintus un pātrinājumu skrējiens ir nedaudz apgrūtinoši skriet, jo pastāv lielāka iespēja nokrist, kas atkal paaugstina šo te procentu satraumēties nevajadzīgi. Tāpēc skrienam garos skrējienus, pavadam ilgāku laiku uz kājām. Kad nāks pavasaris, būs siltāks, tad arī iekļaušu sprintus, threshold runus. Pēc šī skrējiena šonedēļ būs pieveikti 64 km. Tad nākamnedēļ jau celsim latiņu, iesim uz 66, 67 km. Ļoti labi. Hei, 20 km atzīme. They don't know me, son. Ko tad vēl priekšā 5 km palikuši. Jāsaka godīgi, pēc kaut kāda 15 km sāku justies komfortabli skrienot. Nu ko, piebeigsim piecīti, atsildīsimies un laižam džumīt. Esam pievarējuši 25 km marku un jūtamies labi. Ņemot vērā to, ka no rīta nebiju neko ēdis, viss paņemtais līdz noderēja, uzturēja man enerģijas līmeni pietiekam augstu. Tā kā jūtos ļoti labi. Tagad atsildīšanās, pelde un tad jau paēst. I can smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fans, but is anyone there? Ārā ir apmēram -1 grāds, tā kā šis, manuprāt, ir vislabākais laiks. Ārā nav pārāk augsts. Var mierīgi saģērbties un justies labi, izbaudīt šo procesu. Tūlīt būsim arī pie āliņa, līdīsim ūdenī, kaifosim un turpināsim dienu. Tad šitais āliņas ir Valmieras roņiem. Un kas par skatu? Kur ir zāle? A few moments later. Tad augstā pelde ir pabeigta, tad atgriežamies atpakaļ pie video un tiekamies nākamajā garajā skrējienā. Ok, 25 km distance ir veikta, šodien jūtos ļoti labi, kājas man nesāp, tā kā es domāju, ka tas liecina par to, ka līdz šim es esmu gatavojies diezgan labi. Tālāk jāturpina celt ir latiņā un turpināt strādāt. Tad par to, ko jūs varat sagaidīt no šīm video sērijām, divas lietas. Pirmā, skriešana, parādīšu visu par un apskriešanu, kā es gatavojos Rīga Valmieras skrējienam, cik daudz es trenējos, kā es trenējos, ko es trenēju, ņemšu jūs līdz skrējienos un ņemšu jūs līdz arī uz sporta zāli. Tad otrā lieta ir
pārgājieni, varbūt kā jau daļa no jums zina, man ļoti patīk iet dabā, atrasties dabā. Tā kā esmu apņēmies arī līdzi ņemt kameru, dokumentēt savus pārgājienus kopā ar cilvēkiem. Tad esam nonākuši līdz video beigām. Gribēju pateikt divas lietas. Pirmā. Milzīgs paldies, ja noskaties tik tālu, un otrā lieta, ja tev ir komentāri, jautājumi, ieteikumi vai vienkārši kritika, būšu priecīgs tos uzklausīt komentāru sadaļā. Tā kā vēlreiz daudz nerunāšu, turpinam strādāt un tiekamies nākamajā video.